Šoreiz raidījums Olimpiāda LV dodas medībās. Tiesa, nešausim mēs bebrus vai pīles, bet gan šos māla oranžos mērķus. Šoreiz sadaļā, kas tas ir? Sportings. Šaušana pa māla šķīviem, imitācija, medību putnu šaušanas imitācija dzīvnieku, pieņemsim, zaķi. Principā šis sporta veids ir, lai humāni to visu uztvertu, lai nebūtu, teiksim tā, jānogalina dzīvnieki, tad tāds humāns veids, kā šaut, trenēties, sportot. Latvijā ir tīri tādā profesionālā līmenī no 2001. Gada, kad arī Sportinga federācija ir dibināta, ja nemaldos, un tad arī ir sporta veids tā sācies. Kā jau visur sākumā ir mazāk, bet tagad ir krietni vairāk to šāvēju un pamazām aug un vairāk. Šaut gribētāji noteikti ir vairāk, bet tie, kas to dara, es domāju, ir ap kādu 50 līdz 100 apmēram tā. Tīri tā profesionāli to dara vismaz 50. Tā, kas cenšas kaut ko pierādīt viens otram. Šeit es atnāku kā šāvējs, redzu savu programmu, kas man ir jāapstrādā, kas man jāšauj. Tātad mērķi C mēs redzam, mums ir zaļie burti. Mērķis C, es zinu, ka viņš izlidos no kurienes, no tās vietas. Visticamāk, pirmais, ko es kā šāvējs reiz apskatos, redzu, ka šeit ir tāda tipa mērķi, kādi tur ir ielādēti, ka šeit viņi ir nokrituši. Tad viņš noteikti kaut kā lidos šeit un sagatavojos, ielieku patronus, paprasu dod un sagaidu viņu un izšauju kaut kādā vietā. Jā? Tikko tu vari noturēt. Tikko tu esi gatavs atbildēt par to, kas tev tiek iedots rokās, tā tu esi gatavs arī startēt šajās sacensībās. Viņš ir standarta izmēra, nav mazāk lielāk. Ir mazāks, ir dažādi kalibri, ir 16, 20 kalibrs, šis ir 12 kalibrs. Teiksim tā, sauksim viņu pa standartu. Pirmā lieta, kas ir, kad šāvēji, vai ne, tu roku pirkstu uzreiz turēji šeit, tas, kā jau filmās, mēs visu laiku gribam šaut, bet pareizi ir viņu turēt, lai mazums tev paslīd kāju un tu nospied un kaut kur izšaut. Sportingā drīkst šaut ar patronām, kuras lādiņas svars nepārsniedz 28 gramus, tur plus mīnus 0,5 grami. Un skrots, rupjums nedrīkst būt rupjāks par 7. izmēru. Cik tur ir skrots? Apmēram 360 maziņas bumbiņas. Šādai pašai patronai paņēma, nogrieza šo maliņu augšu, tad skatāmies, kas iekšā ir. Tātad iekšā, šādas tas skrotas, šis ir 7,5 izmērs. To kalibrēšanu es neesmu īsti lietas kursā. Mēģinam bērt ārā. Lūk, tieši šitik daudz viņas ir, kā viņas ir. Šis ir tas, kas to mērķi sašķaida. Šis ir lielākais no mērķiem, kādi ir šaujami māls. Otrā pusē ir piķis pārklāts, šī krāsa. Un viss atkarīgs, kādā trajektorijā viņš lido. Ir krietni mazāk mērķi, ir šādi te izmēra mērķi, un ir vēl mazāk mērķi, ir šādi. Šī ir pults, ar kuru mēs varam palaist mērķus. Tad mums ir šeit sarkanie mērķi, tādas sarkanās. Un es tagad izlaidīšu mērķi C, kurš ir zaķis, viņš ripo. Tajā pašā laikā pamēģinu nospiest mērķi D, pasaku komandu dod, un izšauju. Būtībā tas arī ir viss.